kādu laiciņu atpakaļ pulēju šo detaļu neapstrādātu pilnībā, un rezultāts bija superīgs. Apgriežot otrādā šo detaļu, šeit no apstrādāšanas, no rūpnīcā metāla apstrādāšanas ir tāds tā kā neliels rakstiņš foršs tā kā ieskrāpēs. Paskatīsimies, cik forši izskatīsies, ja mēs viņu uzpulēsim. Tātad pulēsim mēs, protams, ar Super Shine X pulēšanas komplektu. Iesim cauri visām 3 pastām un visiem 3 pulēšanas diskiem. Nu, lūk tā. Tūlīt parādīšu jums tūplānā, kā tad izskatās rezultāts. Nu, lūk, rezultāts mums ir šāds. Protams, arī superīgi uzpulējās un ir viss tā, kā vajadzētu. Bet man personīgi gribējās, lai šitais raksts paliek, bet nu, viņš ņēma un viņu izpulēja. Tā kā jā, superīgi izskatās, superīgs rezultāts. Ar šo Super Shine X Polishing Kit. Kā rezultātiņš mums ir foršs. Kā redzam, bet nu, kā jau minēju iepriekš, man gribējās, lai tas raksts paliek tā kā. Būtu droši vien forši izskatījies, ka tādas tā kā mazas švīciņas spīdīgas iekšā tajā rakstā būtu. Bet, nu, jā, šādi mums uzpulājas nerūsējošais tērauds un ir super!